Landmans ir teicis, ka ventspilsniekiem ir jāizdara izvēle turpināt dreifēt nebūtībā vai ierādīt vietu bezkaunjām. Tas ir doma par pilsētas vadību. Jā. Ja viņš, Landmanis, ja tas ir Aivis, ja? Jā. Viņš ir domas deputāts, viņam ir tiesības uz savu viedokli, un šī preskonferences nav domāta politiskai diskusijai, protams, bet, ja dreifs uz nebūtību ir koncertzāle Latvija, ja dreifs uz nebūtību ir apmēram 20 jaunas rūpnīcas, ja dreifs uz nebūtību ir zinātnes inovāciju centrs, ja dreifs uz nebūtību ir pilnīgi renovēta slimnīca, un kurā tagad tiek iegūti vēl 10 miljoni eiro, ja dreifs uz nebūtību ir jauns bērndārs Brīvības ielā, ja dreifs uz nebūtību ir šī te skaistā pilsēta, tad katrs savu nebūtību redz ar atšķirīgām acīm. Es redzu, ka tā nav nebūtība, progress un pārmaiņas milzīgas Ventspilī, kas ir notikušas un notiek. Savukārt, kā cits raud krokodīla asaras, šajā gadījumā Landmanis, ka Ventspilī notiek šādas lielas pozitīvas pārmaiņas un uzskata to par traģēdiju. Katram ir savas vērtību skala. Šajā gadījumā mani viņa ir viena un Landmanim ir cita. Bet viņam ir tiesības, protams, tā redzēt pasauli. Kādam terorakts ir nelietība, citam aplausi. Ja? Vienam karikatūra par Muhamedu ir atļautība vai demokrātija, citam tā ir nepieļaujama ņirgāšanās un traģēdija. Ja? Cilvēki ļoti dažādi. Arī Aivo Landmanim ir, tā teikt, šī vērtību skala atšķirīga no vairākuma ventspilsnieku, es gribētu tā teikt.